Pacietība, sapratne, līdzvērtīga attieksme. Šie ir atslēgas vārdi, par kuriem iestājas biedrība par cieņpilnu bērnību. Klaudija, Alise, Inte, Regīna un Elīna dalīsies ar zināšanām un pieredzi, un kopā ar jums mēģinās saskatīt pasauli bērnu acīm, lai mēs, kā pieaugušie, spētu labāk saprast, kas bērniem patiešām ir vajadzīgs. Un atceries, pastāv viedokļu daudzveidība. Šis raidieraksts nav pamācīts dzīvē ar bērnu, bet gan iedvesmas un pārdomu avots. Katrs bērns ir individuāla personība, un katra situācija var atšķirties. Tāpēc, ja māc šaubas, tad nekautrējies uzrunāt speciālistu. Raidieraksts par cieņpilnu bērnību. Sveicināti, mīļie klausītāji, pašā pirmajā epizodē raidierakstam par cieņpilnu bērnību. Šodien studijā mēs esam 5. Klaudija Hēla, Alise Višņevska, Regīna Gintere, Inte Stromidlo un es, Elīna Pumpura. Nākošajās epizodēs piedalīsies daļa no mums un noteikti arī aicināsim ciemos kādus viesus, bet šodien mēs sāksim ar iepazīšanos par to, ko katrai no mums nozīmē vārdi cieņpilna bērnība, kādas ir mūsu zināšanas un pieredze Emijas Piklers pieejā un ko mēs vispār ikdienā darām. Un pirmajai došu vārdu fizioterapeitai un Pikler pieejas bērndārza Latvijā vadītājai Klaudijai Hēlai. Klaudija droši vien arī ir atpazīstamākā seja un arī balss no mums visām. Sveika, Klaudija! Es ticu, ka daļa klausītāji jau noteikti tevi pazīst, bet lūdzu iepazīstini vēlreiz ar to, ko tu dari un ko tev nozīmē Emija Piklera. Jā, sveicināt! Paldies, Elīna, par šiem vārdiem. Jā, pēc izglītības esmu fizioterapeite, skaitās arī priekšlaicīgi dzimušo bērnu un jaundzimušo aprūpas konsultantu, un tātad esmu gandarījis gatava Emija Piklera pedagoģi. Un es esmu dzimusi un augusi Vācijā, un tāpēc 2008. gadā man palūdza tulkot, kā man toreiz teica, kādu vācieti no Berlīnas, un tā bija Monika Alī, par ko mēs noteikti arī vēl daudz ko dzirdēsim. Es biju lasījis viņas grāmatu, un toreiz, tad, kad es tulkoju, es nesaistīju viņas vārdu ar šo grāmatu, un tikai tā, kad es sapratu, ka tā ir viņa, mums sākās arī šī ilga un garā sadarbība. Tas, ko Monika toreiz stāstīja, man ļoti fascinē, un es sāku saprast, ka arī visu to, ko viņa stāsta, es varu izmantot savā fizioterapijas darbā. Un tā pārliecība bija par to, ka tā kā mums arī ļoti daudz veselie pēdiņās bērni nāk pie fizioterapeitiem, ka mums jādod viņiem laiku, jo Emijas Piklers galvenā vai viena no svarīgākām grāmatām tā arī saucās dod man laiku. Un es sāku paskatīties un redzēt bērnu galīgi citā gaisotnē. Un tā arī man sākās tas garais ceļš un vēl ar vienu arī turpinās pa Emija Piklers konceptu un pamatnostādēm, ko viņi tiešām ir izplatījusies daudzās valstīs, tad tas nav tikai pie mums Latvijā vai Vācijā, un mūsu mērķis jau arī ar jūs to iepazīst. Šos ilgus strādājot, gan kā fizioterapeita un kopš 2015. gadā privātā pirmskola izglītības iestāde Māmiņu klubu bērndārza, es esmu metodiskā vadītāja, es nevaru beigt abrīnot šo konceptu un šo patiesumu tanī visā. Šīs vārds cieņpilna izturēšanās priekš man nozīmē redzēt bērnu, no dzimšanas, kā personība. Un izdzīvot un piedzīvot šo pārliecību visās jomās, gan aprūpē, brīvā spēlēšana un brīvās kustības laikā. Un kopā ar bērnu ir vienkārši neaprakstāms piedzīvojums, ar viņu atklāt šo mūsu pasauli. Un tas, ko bērni izdara, man liekas, tas ir tāds darbs, ko mēs bieži maz nenovērtējam. Un kādā veidā bērnu var pavadīt šī viņu aizraujošā ceļā un viņa attīstībā un visās citās lietās, kas mums saistīts ar to. Man liekas, to mēs vēl daudz runāsim. Es ceru, ka mēs vēl daudz runāsim par to mūsu raidījumos. Un man tiešām liekas, tie svarīgākie vārdi, kas man aizskar Piklera pedagoģiju, tiešām ir patiesums un cieņpilna izturēšanos.
Skaisti, Klaudija. Lielas paldies tev par tādu jau iepazīstināšanu ar to, kas tad īsti ir Emijas Pikleres pieeja. Jo man liekas, tiešām šeit svarīgi uzsvērt, ka tas galīgi nav tikai un vienīgi par rotaļlietām, par mantiņām un tam līdzīgi, ka tas ir tiešām par to, kādi mēs esam paši blakus tiem bērniem. Tas ir viens no ļoti būtiskiem aspektiem. Tālāk es došu vārdu Regīnai. Regīna arī strādā Emijas Pikleres pieejas bērnu dārzā. Pastāst, Regīna, kā tu nonāci līdz šim bērndārzam un kas tevi šajā visā saista? Sveiki! Es nonācu bērndārzā pirms 3 gadiem. Pirmkārt, es esmu 3 bērnu mamma. Uzsākot darbu Klaudijas izlolotajā māmiņu klubu bērndārzā, man radās iespēja apgūt Pikleru metodikas pamatkursu funkcionāliem speciālistiem. Tas bija aizraujošs ceļojums Emijas Pikleres pasaulē 1,5 gada garumā. Visu šo apvienojot ar ikdienas darbu ar pašiem mazākajiem no 1,5 līdz 3 gadu vecumam, es pārliecinājos, ka tas ir kas vairāk un kā tas reāli strādā praksē. Cik vienkāršas lietas kā attieksme, aprūpe, valoda, piemērot spēlēšanās vide spēj dot tik daudz pašpietiekama, autonomai, bērnu fiziskai un garīgai attīstībai. Cik daudz bērns spēj pats. Mums bieži vecāki ar izbrīnu jautā, kā jūs to panākat? Es atbildu, tas ir vienkārši. Tā ir Piklera pieeja, metodika, bet man to gribētos dēvēt par attieksmi. Attieksmi tieši sīkumos, kas spēj mainīt pilnīgi visu. Tie ir mani 3 gadu ikdienas novērojumi. Tieši tādēļ es absolūti iestājos par cieņpilnu bērnību katram, jo tā nākotnē veido veiksmīgu pašpietiekamu personību, kas dod cerību kādreiz piedzīvot empātisku sabiedrību. Jā, paldies, Regīna. Jā, tā šķietam, ka tajā Piklera pieejā tiešām ir daudz mazas nianses, un no malas var šis, ka tur tas tā kā ir mazlietiņi sarežģīti, tā kā to visu salikt kopā, bet patiesībā ir tā, ka iespējams, ka mēs jau daudzi no vecākiem mājās to Piklera pieeju arī jau izmantojam un tikai vēl nezinām, ka tā ir tā. Un jā, to es arī novēroju ciemojoties pie Alises mājās, kad viņai bija tikko piedzimuši mazie dvīnīši, cik tas viss īstenībā mierpilni un organiski tās lietas var notikt. Un tad lūkšu Alisu pastāstīt par to, kāda ir Piklera pieeja viņas ikdienā ar viņas bērniem. Jā, es noteikti gribētu teikt paldies Klaudijai, kas man parādīja, kad es sāku strādāt pie viņas bērnu dārzā, un noteikti šo Piklera pieeju es varētu īstenot mājās tikai arī pateicoties tam, ka man tika tēvs iemācīja būt ļoti pacietīgai un iejūtīgai. Un mājās tas arī tiešām realizējas tā, ka tas man palīdz veidot to kontaktu vairāk ar zīdaini. Es saprotu, ko ar viņu runāt un kā veidot šīs attiecības. Un es arī saprotu to teicienu, lēnāk brauks, tālāk tiksi. Jo lēnāk tu darīsi, jo tiešām tā diena tālāk noritēs daudz mierīgāka. Un zīdainīts būs tāds arī daudz atslābušāks un būs daudz labāka skaidrība. Tāpēc tādā veidā tas man arī palīdz organizēt, un es saprotu, ka ir jāsaglabā tas miers, un tādā veidā tas arī notiek, jo tas man ir tāds solis nākotnē. Ka tas miers ir pats svarīgākais. Jā. Skaisti. Paldies tev, Alisa. Tālāk dosim vārdu Intai. Inti strādā kā fizioterapeits Jūrmālas slimnīcā. Viņai arī ir bērni, ir sava pieredze ar šo visu, un Inta padalīsies. Jā, kā Piklera pieeja ir ietekmējusi viņas dzīvi. Sveiki! Jā, pirmkārt, es esmu 3 bērnu mamma, un savā ikdienā es redzu, cik ļoti mani bērni ir gājuši cauri šim te Piklera konceptam, kur es esmu ar pirmo bērnu darījusi pavisam savādāk nekā ar 3. Un šodien es to baudu arvien vairāk un vairāk. Esmu arī certificēta fizioterapeite, strādāju jau 20 gadus, un ikdienā vairāk strādāju tieši ar bērniem no dzimšanas brīža līdz 3 gadu vecumam. Pēdējos 10 gadus izmantoju ļoti daudz Piklera pedagoģijas konceptu, un tas man ļoti, ļoti palīdz saprast, izprast gan bērnus, gan vecākus, un dod lielu pienesumu manā darbā.
Jo daudz vecāki atgriežas pie manis uz konsultācijām arī tad, kad viņiem īsti vairs nevajag manu palīdzību. Pikleru pedagoģija man ir devusi pilnīgi citu skatījumu uz bērnu psihomotoru attīstību, jo ikdienā ar saviem bērniem redzu šo lielo pozitīvo pienesumu. Un fiziskā attīstība, tas nozīmē nestimulēta attīstība. Kā arī gribu pieminēt, ka pēdējā laikā pie manis nāk daudzi bērnu ar valodas aizturi, kur problēma nav fiziska, bet gan emocionāla. Un šeit man ļoti palīdz izprast tieši Emmijas Pikleres skatījums uz bērna valodas attīstību, un tā ir komunikācija starp vecākiem un bērnu no dzimšanas brīža. Paldies tev, Inta, ka padalījies. Jā, mēs redzam, ka pēc Intas stāstītā ļoti sastaistās kopā gan šī kognitīvā attīstība, gan fiziskā attīstība, un ka tās visas lietas vienmēr ir jāskatās kopskatā noteikti. Tad noslēdzot šo iepazīšanās aplisi, pastāstīšu mazliet par sevi. Gan ar Intu, gan ar Alisu es iepazinos Pikleru pamatkursā, mācoties par Pikleru pieeju, un tas bija apmēram kādus 3 gadus atpakaļ, bet faktiski tās Pikleru pieejas tādu ievadu es dabūju jau tad, kad gaidīju savu pirmo bērniņu, pirms 13 gadiem, kad Klaudijai vēl bija tāda pavisam neliela lekcija, aizgāju uz lekciju un redzēju, ka tur salikti vienkārši trauciņi, ar ko bērniem spēlēties, un man tas likās ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Un tad no šī brīža faktiski arī es sāku to ceļu uz to, kā bērniem mājās, ar ko viņiem dot spēlēties, jo man neapmierināja rotaļlietu veikalu piedāvājums. Un pamazām ejot dziļāk, tā visā skatoties, ko vēl viņiem piedāvā, tad es nonācu arī līdz Montessori pedagoģijai. Un izmācījos arī to, un ir lietas, kas ir kopīgas ar Emmijas Pikleres pedagoģiju, kaut kādi daži aspekti. Tomēr vairāk mana sirds sauc pēc šīs Pikleru pieejas, kur ir šī brīvā spēlēšanās, un kur mēs esam tādi vairāk kā pavadoņi bērnu ceļā, iekārtojam vidi, bet ļaujam viņiem pašiem izpausties un spēlēties. Un tas ir tas, ko es arī esmu ar visiem saviem 3 bērniem mājās darījusi. Paralēli šobrīd es arī vadu lekcijas un kādas rotaļnodarbības bērniņiem un arī dalos savā Instagram blogā ar to visu. Savā Instagram blogā es arī uzdevu jautājumus par to, kā citi redz šo Pikleru pieeju, ko viņi vispār par to zina, lai mēs varētu norentēties un saprast, kādas ir šīs, ko cilvēki domā par šo visu. Un pirmais jautājums, ko mēs uzdevām, bija par to, ar ko cilvēkiem vispār asociējas Pikleru vārds. Un lielākais vairums, es teiktu, apmēram kaut kādi 70% atbildēja, ka Pikleru vārds viņam asociējas ar Pikleru 3 stūri. Un, protams, ka man jāsaka, tas nav brīnums, jo tirgus tiešām tirgoju šobrīd pieejami ļoti daudz šie Pikleru 3 stūri. Citas atbildes bija, protams, arī tādi, kas nezināja šādu vārdu Pikleru pieeju tieši. Dažiem asociējās ar Montessori vārdu, kas arī ir bieži vien dzirdēts, kad jauc un liek kopā šīs abas divas pieejas. Cilvēkiem asociējās arī ar to, ka Pikleri ir tā iespēja ļauties nesteidzīgai mazuļu attīstībai, kad arī brīvai, ka bērns var brīvi piekļūt savām rotaļlietām. Asociējās ar to, ka ir tukšums rotaļlietās, respektīvi, ka to rotaļlietu droši vien ir maz. Asociējās Pikleru vārds arī ar personību un arī ar Klaudiju Hēlu, kas arī, protams, nav pārsteidzoši, es domāju, jo Klaudija ir tā, kas šo vārdu ir Latvijā visvairāk šobrīd publiski nesusi. Un es varbūt tad studijas viesiem šodien gribu, lai kāds varbūt padalās par to, kādas pārdomas raisa šīs atbildes par asociācijas ar Pikleru vārdu. Es laikam paņemšu šo vārdu, jo, ja jau asociējas ar manu vārdu, tad laikam ir jāsaka. Paldies par to cilvēku, kas šo uzrakstīja. Man arī nepārsteidz šīs 9 vai 70%, kā tu saki, kas atbildēja Pikleru 3 stūri, bet es domāju, ka šis jau būs atsevišķi podcasts mūsu tēma, ka diemžēl tā ir, ka daudz lietas tiek vienkārši
piedēvēt kaut kādām vārdām, tāpēc, ka šī konceptā izmanto arī rīkus. Mēs zinām to arī no boboterapijas, kas ir no fizioterapijas, kā pēkšņi parādījās bobota bumbas, kaut gan bobotiešiem nekad dzīve nav bijis šīs bumbas. Montessori arī daudz kas tiek piedēvēt pēdējā laikā, atkal tieši nesen atradu, un diemžēl arī Emija Pikler tiek piedēvēt šīs 3 stūras. Protams, viņi izmanto. Sākumā noteikti nē, tagad droši vien kā jā. Es nemācīšu 100% atbildēt, vai Emija Pikler kādreiz bija redzējis to 3 stūri vai nē, bet tas kas atspoguļojas no šīm, šo te momentu, kā kāds piedēvē kādai mantai kaut kādu personību, parāda to, cik, diemžēl, mēs ieciklējamies uz kaut ko mēs arī, es gribētu teikt, redzam Montessori pedagoģijā, kā liekot, ka manī tagad kaut kāda konkrēta Montessori manti vai konkrēta Pikler 3 stūrs vai kaut kas tam līdzīgi, tad es zinu, kas tas tāds ir vai kā es to izmanto. Un, diemžēl, gan cik man ir zināms, un es ceru, ka Elīna apstiprinās to, ka gan Montessori, gan Pikler pedagoģija ir galīgi kaut kas daudz vairāk kā manta vai 3 stūrs vai kāda konkrēta rotaļlieta. Un tas, kas man ir žēl, ir tiešām tas, kā jau es teicu, tāpat pie boboterapijas, no fizioterapijas viedokļa, bieži kaut kā tā dziļā doma tiek vienkārši nonivelēt uz konkrētu mantu, un tā būtība jau ir galīgi kur citur. Un tas ir tas, vien, tagad runājot arī par mūsu podcastu, kas mums rosināja uz to domu kaut ko vairāk pastāstīt, lai tiešām izprot, ka bērnu attīstībai ir kaut kas vairāk nekā Pikler 3 stūrs vai kāda konga bobot bumba vai kaut kā savādāk. Es nezinu, varbūt vēl kāds kaut ko grib pateikt. Jā, tā ir. Es varu tiešām, Klaudija, tev piekrist. Protams, ka Montessori pedagoģijā laikam mēs to redzam tā kā vēl izteiktāk un vēl uz vairāk mantām, un man ļoti daudz ir tie vecāki, kas prasa tā kā, kuras tad tās Montessori rotaļlietas piedāvāt, un es saku, bet nav jau īsti tāda Montessori rotaļlieta. Un ar Montessori ļoti vienkārši. Priekšā ir vērts Montessori, tā nav tā Montessori lieta. Ar Pikler varētu būt līdzīgi, katrā ziņā ir šo 3 stūri viennozīmīgi. Tā kā, jā, mums ļoti vienmēr tā kā rūpīgi jāstāsta, kas tur ir apakšā un kāpēc tad padomāt, vienkārši es domāju pašiem padomāt, kāpēc tad tas 3 stūrs vispār būtu nepieciešams un labs. Pirmkārt jau pašiem tā kā nonākt pie kāda secinājuma, kāpēc es viņu gribu savās mājās savam bērnam. Un arī tās visas reklāmas, kas cilvēki, kas taisa tos 3 stūrus, viņi ieliek tā kā nodrošina vidi, kur bērns var attīstīties, pašpietiekams, pašdisciplīna, un tur visādi vārdi tiek piedāvāti, kas viņam veicinās to attīstību, bet pats tas 3 stūrs jau neko neveicinās. Mēs varam nolikt viņu istabas vidū, un visu laiku, kad viņš kāps virsū, teikt uzmanīgi, liec kāju tur, liec kāju šiten, uzmanīgi nenokrītoties pārāk augstu, un tas galīgi nebūs tā doma, kas bija tur paslēpta apakšā, ka varbūt tāpēc iespējams arī pastāv man tas viedoklis, ka varbūt ne visiem vajadzētu mājās to 3 stūri, jo tāpēc, ka pirmās reizes liekas tāds bīstams un satraucošs, kad pirmo reizi tas bērns kāp viņam virsū, un ir ļoti svarīgi tā kā tiešām ļaut viņam pašam, un tas nav tas solītais. Jā, paldies, Elis, par šo piebildi. Tiešām ir ļoti svarīgi, kā mēs to lietu izmantojam un kādi kā mēs, kā pieaugušie, esam blakus tam bērnam, kas izmanto šo 3 stūri. Es varbūt vēl par to atbildu par brīvu un drošu pieeju bērnu interesējušām lietām vai spēju ļauties nesteidzīgi mazuļu attīstībai. Arī tas bieži tiek ļoti pārprast. Tas nozīmē, respektīvi, es neko nedaru. Jā, es viņu noliku, un gan jau kaut kā viņš tiks galā, kaut ko tur nolikšu. Arī tas noteikti nav saistīts. Es domāju, nevienā pedagoģijas pieeja tā, jo mums arī kādreiz saka, mūsu pirmskolu izglītības iestāde, jūs jau tur te visi brīvi un nekādas noteikumi nav. Šis arī ļoti liels pārpratums. Jā. Es domāju, tā kā visās pedagoģijas lietās ir savs robežas, arī Pikler pedagoģijas konceptā. Un kas ir svarīgi, ka šīs brīvi spēlēties un brīvi kustēties nenozīmē, ka ir viss
atļautība. Ja? Un es domāju, arī tas ir viena no lieliem pārpratumiem neizprotot. Protams, es saprotu arī no vecāku puses, man pašai gan jau ir lieli bērni, ja? 4 gabali un tagad jau 2 mazbērni, bet arī tieši to es arī to gribu var ieraudzīt, ja? Ka tas nenozīmē brīvi, kā viņš tur var noraut un paņemt visu un nomest visu un tikai tāpēc, kā tagad es brīvi ļaušos. Ja? Jo tā problēma, man liekas, un tas noteikti nav tikai Latvijā, tas arī citur tieši tāpat ir, kā šī galējība, ja mēs krītam no viena grāva otrā, un mēs nesaprotam, ka tur ir viens vidusceļš. Un arī, es varbūt arī to gribu uzsvērt, ka ne visiem ir pieņemama šī te pieeja, un es arī to pilnīgi saprotu, jo mēs esam auguši savādāk, vai lielāko daļu auguši savādāk, un mēs jau pieejam pie saviem bērniem caur mūsu prizmu, ko mēs uz sevi esam piedzīvojuši, bieži nemaz neapzinoties to, bet man pat ienākts prātā tas, kad es atceros, ka es mācījos par Pikle pedagoģi, kad mums stāstīja, mēs taču visi atceramies, ko mēs noteikti teicām, to es nekad savam bērnam nedarīšu. Ja? No tur mute noslaucīšana tā netik varbūt patīkam, vai nolaizīšana vēl trakākais, ja? Vai es esmu redzējis, kā izlaiz acis un visu kaut ko tam līdzīgi. Saucamie briesmas stāsti, ja? Bet arī netik briesmi, vienkārši glaudot visu laiku galvu vai velkot visu laiku zeķu bikses, neprasot un vienkārši random situāciju, kur tu maz neesi gatava, vai novelkot to biks sabiedrības priekšā, jo tu jau esi bērns un tā mēs varam darīt. Un tad tu attopies vienā brīdī un tu tieši to pašu dari savam bērnam. Ja? Kaut kādā stresa situācija neaizdomājoties, jo tev šķiet, ka tas viss ir normāli. Arī es pat biju vienā pasākumā, ko vienam bērnam gribēju uztaisīt to grebeni visu laiku. Tas bērns vienkārši sēž un ēd, un pa to laiku visu laiku kāds viņam raust matus. Un tas bija mīļošs tēvs, kas tiešām ļoti mīl savu bērnu, bet viņš pat neaizdomās, ka tas var būt bišķiņ traucējoši, kamēr tu ēd, kā visu laiku kāds tev grabstās ar matiem. Tad, respektīvi, ir ļoti daudz lietas, ja mēs runājam tas vārds Pikle, ko man liekas, kas ir mūsu mērķis, jā, vienkārši rast arī bišķiņ skaidrību, kā te varbūt nav tik svarīgi, vai tas saucās Pikle, Montessori, Waldorf vai nezinu kas vēl, ka tas ir tiešām vairāk saistīts ar to, kādi mūsu iekšējā stāja vai nostāja pret, nevis pret, bet ar bērniem komunicēt, ar bērniem darbojoties un būt kopā ar viņiem. Paldies, tev, Klaudija. Jā, mēs atgriežamies par to, kāda tad ir tā cieņpilnā bērnība. No bērna skata punkta, kāda tad viņa varētu izskatīties, vai ne? Tālāk vēl mēs pajautājam cilvēkiem, kādi jautājumi viņiem vispār ir radušies par mazuļu aprūpi, par kustībām, spēlēšanos. Lasot to informāciju, ko es piedāvāju tā kā publiski, un šī informācija tātad parasti ir saistīta ar Emijas Pikleres pieeju. Un cilvēki atbildēja, ka viņiem patīk piemēri noteiktās vecuma grupās, kādas rotaļlietas piedāvāt, kā iekārtot vidi. Iedvesma ļaut brīvi kustēties, neierobežot. Bija jautājums par to, kad ir jābeidz ļaut mazulim attīstīties pašam un jāsāk viņu stimulēt. Kādas mantas piedāvāt, kā saprast, ka šīs mantas vairs nedara, varbūt vēl nedara. Un kāda ir spēlēšanās arī katrā no vecuma posmiem, piemēram, no 1,5 līdz 3 gadiem, ko bērniņam piedāvāt, kā viņam netraucēt spēlēties. Jā, tad, protams, ka tie jautājumi ir ļoti dažādi, un es ticu, ka ne jau visi šeit ir apkopoti, bet, piemēram, jautājums par to, kad tad jābeidz mazulim beigt viņam ļaut attīstīties pašam, un kad tad varbūt viņu jāsāk stimulēt. Šo jautājumu es arī esmu ļoti bieži saņēmusi no vecākiem, kā kaut ko varbūt nepalaist garām arī fiziskajā attīstībā, un tas ir tiešām tāds, jā, es teiktu, fizioterapeitu lauciņā jautājums, un varbūt Inte, tu gribētu pakomentēt šo, kā tu to redzi? Jā, tas ir tāds ikdienas jautājums. Katru dienu es ar to saskaros darbā, jo, manuprāt, bērni tiek stimulēti jau no pirmajām dienām ar visām likšanām uz vēderu, un it sevišķi vēlākā vecumā jau tur 2-3 mēnešos, jā, ka mēs gribam jau, lai viņš sāk velties uz vēderu, un neviens nerunā par spēlēšanos, par bērnu brīvu spēlēšanos, par viņu nestimulētu attīstību, un man liekas, ka visu laiku es darbā to vien daru, kā apstādinu, nevis
stāstu vecākiem, kā būtu pareizi veicināt, kā stimulēt, bet tīri, kad ir mazliet jāiepauzē, jādod laiks, un tad bērns attīstās. Tad viņš attīstās tā, kā viņš ir gatavs to darīt. Jā, tā kā šis jautājums, manuprāt, ir vissvarīgākais. Nu jā, un es domāju, ka tas jau arī ir. Tas ir visi saistīts ar to, kā mēs skatāmies uz šo bērnu. Jā, es viņu uztveru kā cilvēku, kas ko nemāk, kā mēs bieži mēdzam teikt, tukša balta lapa piedzims, un tagad mums pēc iespējas ātrāk viņu jāpiebāž ar visādām zināšanām, lai viņš man ir vislabākais, visgudrākais, visātrākais, visu protu. Tad, protams, es kā vecāks arī tam tā pieeja. Bet ja man ir nostāja tā, ka šis ir cilvēks, ka viņš tiešām ir personība un ka viņš tiešām zina, ka viņam viss tas būs jādara. Ja mēs runājam tieši par fiziskām lietām, tad vēlties rāpot, staigāt, stāvēt, sēdēt, tad es arī galīgi savādāk pieeju tai lietai. Bet es domāju, liela problēma jau arī mūsu sabiedrība ir, kas uzliek šo lielo spiedienu. Ja? Šī, protams, mūžīgā tēma par salīdzināšanu, kā viņš jau staigā, manējais vēl nē, tad laikam viņš ir slims, ja? Vai arī, protams, tas ir tā pārspīlēt, bet bieži jau ir, un tās šaubas jau ienāk cilvēkos. Es godīgi pateikšu, jā, protams, lielāko daļu mani klienti, jāsaka tā, ir veseli bērni, bet kur vecāki ir vienkārši ļoti nedroši, jo katrs uzdod šo jautājumu, kāpēc tavējais vēl nerāpo, kāpēc tavējais vēl nesēž, kāpēc tavējais vēl nerunā, tu jau darīji tādu vai kaut kā tam līdzīgi. Un, protams, un tad ir tas mūsu bieži darbs arī ir tiešām vecākiem skaidrot, jā, kā mēs vēlāk dzirdēsim, kā Emija Piklere jau izpētīja šo, ja, un tiešām liels pētījums viņai bija par ļoti daudziem bērniem, kas ir tiešām tāds ticams, teiksim, ko mēs varētu noticēt, ka tas tā arī ir un ka tiešām var redzēt. Un ka ļoti svarīgi ir tā vide, ko mēs piedāvājam. Bet man pārliecība, ka fizioterapeiti ir arī, jo daži pacienti man tomēr ir arī ar īpašām vajadzībām, ka arī šiem bērniem ir jādod laiku. Un, protams, šeit vēl svarīgāk ir tas vērot, būt konsultācijā nepārtraukti ar speciālistiem, kopā ejot šo ceļu un skatīties, ko šis konkrētais bērns ar savām īpašām vajadzībām, kas viņam ir nepieciešams un ko viņš spēj darīt. Bet, protams, ka bērns ar īpašām vajadzībām darīs to vēlāk nekā vesels bērns, bet saprast to, ka arī šiem bērniem ir nepieciešams laiku un brīvais laiks, kā mēs sakām, jo piepildīt visu dienu vai katru dienu vai visu nedēļu ar kaut kādām terapijām, droši vien arī šiem bērniem ir diezgan liela slodze, man pārliecība ir, ko mēs bieži arī apstājam viņam kaut kāda attīstība. Lūdzu, nepārprotiet, obligāti jāiet pie fizioterapeita, pie konkrētiem speciālistiem bērnam ar īpašām vajadzībām, bet noteikti arī mājās jāļauj kādai šim cilvēkam atpūsties un pelpot svaigu gaisu un domāt par to, ko tad viņš pats, jā, jo, kā mēs vēlāk uzzināsim, šeit jau nav tikai runa par to kustību vien vai par to rotaļāšanu, spēlēšanu vien, bet ka tas ar cilvēku jau arī daudz ko dara. Paldies, Klaudija. Alis, tev vēl bija kaut kas piebilstams? Jā, tas ir tieši tas, ko Klaudija kā pabeidz, ka tas nav tikai par spēlēšanos, ko es arī gribēju atbildēt uz to jautājumu, kad ir jābeidz ļaut mazulim attīstīties pašam un jāsāk viņu stimulēt. Patiesībā jau viņš nekad nav attīstījies pats. Mēs jau sēžam tā kā viņam blakus, esam izveidojuši viņam drošu vidi, esam novērojuši, kas viņam interesē, piedāvājam atbilstoši viņa interesēm un spējām. Un tas arī, kad jāsāk viņš stimulēt, mēs jau stimulējam viņu ar to vidi, kas viņam interesē. Un ja mēs redzam, ka viņam tas neinteresē vai tā kaste ir par augstu, mēs paņemam kaut ko zemāku kaut kādu biezo kurvi kasti vai tur kaut kādu mantu, kas viņam ir vieglāk satverama. Un tādā veidā tā kā viņš nav nemaz, nav bijis tā, ka viņš ir tā kā viens pats, mēs viņu vienkārši tur nometam, mēs esam viņam blakām. Un tā kā mēs viņu novērojam, un tā tad arī ir tā stimulācija, piedāvājot to, kas ir viņa interesēs un spējās. Paldies, tev, Alis. Jā, es ticu, ka mamām šis var būt tāds, daudzām mamām tas noteikti arī ir, ar ko es esmu runājusi, vienmēr tāds mežģis, tā kā, kad tad, cik un daudz man pašai darīt un kā būt mierā ar to, skatoties to bērniņa attīstību. Tad es vienmēr saku, jā, ka, protams,
savam sirdsmieram droši aiziet pie fizioterapeita un pārbaudiet visu, bet vienlaikus arī dot bērniņam to telpu un, jā, būtībā arī tā kā būt lietas kursā varbūt arī par tiem zināšanas sniegt palīdz. Zināšanas par to, kāda tad ir tā attīstība, kāda ir tie attīstības posmi. Un tie deadline kaut kādām kustībām, tas noteikti arī man, piemēram, pašai palīdzēs, jo man 2 bērniņi sāk arī staigāt tikai 1,5 gadu. Man bija ļoti daudz jautājumu no apkārtējiem par to, kāpēc vēl nestaigā un kā tad tā. Bet šis zināšanu fonds man ļoti toreiz izglāba. Es varbūt vēl, bet es tieši domāju arī mūsu valodā, jo tikai, patās klausoties, ko tu saki, mani bērni tikai 1,5 gadu vecumā sāka staigāt. Tātad jau ir tāds vērtējums tādī iekšā, jā, tikai. Jā, tad iezogās tā doma, laikam tu man bija diezgan vēli, vai ne? Un man liekas, un tas ir tas, jā, mēs pat savā valodā ļoti bieži izmantojam vārdus, kā vērtējumu, jā, teiksim, ko mēs jau sākam ielikt. Jā. Ne, un nevis tāpēc, ka tā ir kritika vai tā, bet vienkārši mēs bieži tik dziļi mums tas ir iekšā, ka mēs pat to nedzirdam. Jā. Un tieši tie mazie vārdi, jā, ir jau tas, kas liek uzreiz visu šo, laikam kaut kas nebija līdz galam. Kaut gan 1,5 gadu vecuma, pilnīga norma. Pēc Emijas Piklēras tabula, pilnīga norma. Jā, paldies, Klaudija, par piezīmi. Pajautāju arī lasītājiem, skatītājiem, ko viņi izmanto mājās ar saviem bērniem no šīs Piklēra pieejas. Kas viņiem varētu šķist, kas varētu būt no Piklēra pieejas. Tās atbildes bija tātad 3 stūris, zviedru siena, brīvās spēlēšanās stacijas, būšana bērna līmenī, būt pieejamai, kad bērns nāk uzlādēties. Un tur bija arī piebilde, ka nezinu gan, vai tas viss ir Piklēra. Tad vēl bija atbildes, ka tā ir pielāgota vide, lai maziem ir droši iepazīt pasauli. Noliek uz grīdas, lai brīvi spēlējas. Brīvā spēle, brīvās fiziskās aktivitātes. Un vēroju, kas interesē. Neuzbāžos ar rotaļlietām, izmantoju mājās pieejamo. Un jā, man jāsaka, ka no šīm visām atbildēm, protams, ļoti tiešām tas viss zem Piklēra var palikt ļoti daudz ko, un šīs atbildes tiešām ir par Piklēra pieeju, un ir tā, ka liela daļa noteikti vecāki jau izmanto daudz ko no tā, kas ir Piklēra, tikai vēl to, mēs neliekam to zem šī nosaukuma apakšā. Tā kā, jā. Inte mums vēl pakomentē šo jautājumu. Man nāk prātā, pie šī jautājuma es atceros, kā mans vecākais dēls, tas jau būs 10 gadi vairāk atpakaļ, kad es tikko sāku lasīt par Emijas Piklēras pieeju rotaļāšanās ziņā, un es redzēju, kā viņam bija uzdāvināta mašīnas trase, kur jāslidina mašīnas, ir pa kalniņu lejā, un viņš varbūt 5 minūtes paspēlējās ar to mantu, un tad es skatos, viņš būvē no klučiem, no citām vispār nesaistītām lietām sev pats uz grīdas lielu trasi un spēlējās ļoti ilgi, vairākas dienas ar mašīnām. Un tad es sapratu, kur ir tā būtība, kur atšķirās tās rotaļlietas, ko mēs nopērkam un ko piedāvā mums kāds, kas ir izdomājis, nevis mēs radam bērnā šo radošumu. Jā. Es varētu vēl paturpināt arī par kustību, attīstību. Kā ikdienā ļoti saskaros ar to, kā atnāk mazais bērns, kurš ir ļoti saudzēts. Viņš ir bijis ratos, gultā un neliks uz grīdas, jo tur taču ir vējš un netīrs. Un tās bailes vecākiem un šaubas, un tad viņš nonāk pie mums. Un viņš ļoti ātrā laikā viņš kāpj uz 3 stūri, viņš kāpj uz tuneļiem. Un tas notiek ļoti ātri. Un tad vecāki brīnās, kā? Bet ļaujiet viņam vienkārši būt. Ļaujiet. Esiet klāt, bet ļaujiet viņam darīt. Viss notiksies, jūs būsiet, jūs viņu noķersiet, ja viņš kritīs. Tikai esiet klāt. Un tas ļoti daudz ko dod. Jā, varētu teikt, ka mēs tad parūpējamies par šo drošību šajā vidē, bet īstenībā tas viss jau ir bērniņā pašā ielikt, šī vēlme kustēties un vēlme spēlēties un izmantot rotaļlietas un arī varbūt parastas lietas kā savas rotaļlietas. Viņš zina pats, ko ar to visu darīt, ja mēs viņam to nodrošinam. Un cik lepns viņš ir tajā brīdī, kad viņš ir uzkāpis tajā 3 stūrī kaut aiz otrā pakāpiena. Un viņš
gaidu no tevis tu atzinību, tu redzi, es pats. Skaisti, paldies. Alisa vēl paturpinās. Jā, par to, ko es izmantoju mājās, arī man ir 4-gadīgs bērns, un tagad ir 2 dvīnītes, kuras ir nesen piedzimušas. Un, tad mājās man arī tā kā puika, kad auga, es atceros, kad es liku viņu uz zemes, un mājās tā kā koka grīda, un es kā fizioterapeits arī zinu, ka tā koka grīda ir vislabākā tur, lai iemācītos vēlties, atspēriens un silta, un visas uztais to ierobežojumu, lai viņš jūtās droši, un man tā kā viss saka, bet kā tu viņu vienkārši tā atstāji uz grīdas, un taču paliec to sedziņu, ko viņš uz tās grīdas, un tā es saku, tā ir tīra grīda, viss ir kārtībā, viņa ir silta, man mājās ir silts, es dzīvoju 5. stāvā. Un tas ir arī tas, ko es tiešām arī iemācījos, kad mēs arī tajā pašā pamatkursā, kas iepriekš jau tika pieminēts, arī, kad viņā mācījos, mēs saskārāmies ar to jautājumu, mēs analizējām kustības, un tad mums pajautāja, un kā tev šķiet, kā jūtas bērns, un es domāju, ak, Dievs, es tik ļoti analizēju tās kustības, ko viņš dara, es pat nereiz nepaskatījos uz viņa seju. Un tajā brīdī es sapratu, cik tas ir muļķīgi arī tiešām mums kā fizioterapeitiem, kā visiem apkārt. Un tad es arī varēju sākt atbildēt, bet paskaties, viņš smaida, viņš spēlēs, viņš dara kaut ko tā kā viņam patīk. Viņam ir ērti arī uz tās grīdas, kur viņš ir nolikts, viņš jūtas droši, viņš var izkustēties, viņam tur nekas netraucē, viņš var slīdēt, viņš var sākt tā kā līst un tā saga tur nepinās un tā. Un tad es varēju arī tiešām, tas ir tas, ko es paņēmu no šīs visas pieejas, ka beidzot tā kā paskatīties uz seju, kā jūtas tas bērns. Jā, kā šajā brīdī jūtas bērns, tā ir arī tas viens teikums, ko es laikam arī esmu visvairāk paņēmis no Piklera pamatkursa, tā kā vienmēr padomāt, kā viņš jūtas, paskatīties, kā viņam iet. Un Klaudija, ko tu gribi? Man liekas, tas jautājums, un nevis interpretēt, kā man šķiet, kā viņam iet. Jo man liekas, tas ir tas. Jo es jau redzu, ka viņam nepatīk. Es saku, kā jūs to redzat? Viņš neņem to manti. Es saku, bet tas jau vēl nenozīmē, ka viņam nepatīk. Varbūt viņam šī brīdī viņš neinteresē par šo manti, bet varbūt pēc 5 minūtēm viņam interesēs. Tad, un man liekas, man ir daudz gadus strādājot, ir iezagojis bišķiņ tā doma, ka mēs pa maz uzticamies saviem bērniem. Mēs vienkārši neusticamies viņam. Mums šķiet, viņš varbūt to nevarēs izdarīt, man viņam jāparāda. Un man liekas, tas iet cauri arī tad, kad mūsu bērni kļūst lielāki, kā iemācīt uzticēties. Jā, viņš kļūdīsies, protams, viņš arī nokritīs kādreiz no kaut kurienes, un viņš arī sasitīsies, un viņš varbūt ne tā paņems, un tas viņa iecerētais mērķis, vai ko viņš gribēja darīt, varbūt viņš apies 100 apkārtceļi, kamēr viņš tikai līdz tam nonāks, bet viņš nonāks. Un protams, un tā smalkā robeža tiešām redzēt, vai tas ir vēl veselīgi, kā mēs sakām, ja, vai tas iekļaujas pēdiņās normās, vai tas jau parāda kaut ko, kā bērnam ir kaut kādas problēmas, tā, protams, ir ļoti grūti, un nevienmēr uzreiz tu tā arī varēsi pateikt. Bet es domāju, ka tāpēc ir speciālisti, tāpēc var iet pie speciālistiem, kas varbūt arī nevienmēr uzreiz varēs pateikt, bet mēs varam vērot. Mēs varam kopā vērot un skatīties, kā tas viss attīstās. Un, protams, tādā brīdī, kad mēs jūtām, šeit kaut kas nav, mēs tad arī varam vairāk iesaistīties. Bet šī uzticēšanos un atkal nepāprast, nevis aiztaisīt acis gan jau kaut kā, bet tāda patiesa uzticēšanos, ko es pat ar vārdiem nevar aprakstīt. Man liekas, tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi, ja mēs skatāmies uz saviem bērniem un paskatāmies, kāds viņš ir. Jo es arī atceros, kā Monika Lī mums bieži jautāja, tad, kad mēs analizējam kaut kādas filmas, vai ko mēs esam paši atveduši, vai ko mēs redzam, ko viņi mums piedāvā, kāds ir šis bērns? Prasīt, kāds ir jūsu bērns? Un, ja es prasu vecākiem, viņi pilnīgi sajūg, viņi nesaprot, ko man atbildēt. Bet kāds viņš ir pēc raksturs? Kas viņam patīk? Kā jums šķiet? Ja? Vai kāds viņš uzreiz vienmēr metās visu, vai viņš vispirms paskatās un tad tikai dara? Un tas taču tik daudz, man liekas, vēl interesantāk padomāt par šādiem jautājumiem.
Un ja mans bērns visu laiku ir vairāk tāds domātājs un mierīgi pie tām lietām, tad tas visās viņu darbībās atspoguļosies. Gan, ja mēs runāsim vēl par ēšanas jautājumu, par valodu, par iemācīties iet uz toaletu un tā tālāk. Tas viss, tas ir raksturs cilvēkam. Un es domāju, to mēs vispār neredzam. Ja, sākumā ja, mums ir kategorija izlutināts, neizlutināts bērns, ja, bet kā viņš ir raksturā, ātrs, lēns, ja, tas arī tāds novērtējums, bet aprakstot un bieži grūti atrast pat pareizos vārdus tam. Varbūt. Un zīdainis arī visbiežāk ir vienkārši guļ vai neguļ, ēd vai neēd. Jā, un cik svar tiešām. Jā, cik vieglāk ir ieraudzīt visas šīs fiziskās īpašības, ko mēs vienkārši novērojam no malas, bet tieši ieskatīties, gandrīz ieskatīties dvēselē bērnam un kāds tiešām viņš ir pēc rakstura šis bērniņš. Jā, mēs šeit esam apskatījuši tiešām, kad ir ļoti, ļoti no dažādām pusēm mēs varam to visu paskatīties. Man ir vēl viena maz piebildīt par to uzticēšanos. Es domāju, ka tas mums visiem nāk no mūsu ģimenes burbuļu, kā mēs paši esam izauguši, kāds mums ir mūsu omīts apkārt, kas vienmēr iesaka, kā būt labāk. No tā ir ļoti grūti izvairīties un tikt ārā, lai sāktu uzticēties savam mazajam bērnam, jo šķiet, ka viņš jau neko nevar un neprot pats. Viņš ir jāsargā, jāsaudzē, jāpārliek. Un tā tālāk. Un man liekas, tas ir uzticības sev. Cik tu daudz uzticies sev. Jā, tas ir tas, cik mēs esam pašpārliecināti, cik mēs esam pašaktīvi, cik mēs esam personības, un viss tas arī mūsos ir iekšā. Un tas ir tas, ko es sākumā minēju, ko mēs ieprojicējam tālāk uzreiz uz savu bērnu. Ja jau es neuzticos sev, tad es arī nevaru uzticēties tev vai savam bērnam. Ja? Un man liekas, un tāpēc jau, Pikle pedagoģija ir tāds smags darbs ar sevi īstenībā. Pirmām kārtām, pirms vispār kaut kāds sakars tur ir ar bērnu. Jā, pilnīgi es tev varu piekrist, Klaudija. Tiešām tieši tā uzticība sev, jo tas, ko atkal kaut kādās sarunās ar māmām, es redzu, ka tieši tā katra jau mamma vai tētis, vecāks, viņš grib savam bērnam to labāko, viņš grib iedot to visforšāko, vislabāko, ko viņš zina, un ir dažkārt vienkārši grūti tā paļauties un palaist un uzticēties, ka tas bērns pats arī zina. Es atceros vēl, tad, kad es sāku mācīties Pikle pedagoģiju, protams, man uzreiz bija šausmīgi kritiens, es biju iekritus dziļā bedrē, un es sapratu, ka visu savu dzīvi esmu darījis nepareizi, man bērni vispār galīgi nepareizi ir uzauguši, un kādi viņi vispār varētu būt. Un to es teicu arī savai pasniedzējai, un viņi paskatījās uz manīm, viņi pasmējās, viņi saka, tu darīji toreiz tā, kā tu biji pārliecināt, kā ir pareizi. Un viss ir kārtībā. Taviem bērniem viss ir labi. Viņi staigā par pasauli, viņi atrod savu ceļu un viss ir labi. Bet tā sajūta, protams, ir tā. Bet tas, ko es no tās atbildes arī no viņas sapratu, ir tas, nevajag sev šaustīt arī. Mums nav jāzina visu. Bet mēs arī nedrīkstam dzīvot kaut kādā mucā un domāt, gan jau kaut kā. Jā, tas man liekas arī, jo šis bērns, pārsvarā jau mūsu bērns, tā ir liela vērtība. Un es domāju, es esmu ļoti naivs cilvēks, bet man tiešām gribās ticēt, ka ir sevišķi šīs laikos, kad ir tāds nemieris pasaulē, ka jā, varbūt mūsu bērni vai šī gadījumā mani mazbērni un arī jūsu bērni būs tie, kas pataisīs to pasauli atkal par labāku pasauli. Ar šo cieņpilnu izturēšanu vien pret otru, ar šo uzticību viens otram, kā šis cilvēks man nedarīs pāri, bet viņš cienīs mana izvēle, manas darbības. Un katru dienu mēs ar Regīnu to redzam savā mūsu pirmskolu izglītības iestādē, tā kā mēs, ir sevišķi tiem bērniem, kas pie mums jau ilgi nāk, viņi tiešām ar mums attiecās tā, kā mēs attiecamies pret viņiem. Un man lielāk gandarījuma nevajag. Man tas ir pierādījums tas, ka es saprotu, jā, viņam ir savs raksturs, jā, viņi kaujās, jā, viņi skrien, jā, viņi mēdz bļaustīties, jā, viņi ir vienlīgi emocionālā juceklī vēl savā attīstībā, bet tam jau viņi iziet cauri, un blakus viņam vajag cilvēku, kas respektē viņu emocijas, kas respektē to, jā, tu drīkst uzmoties, bet svarīgi jau ir kā to darīt. Un tas ir tas, ko mēs kā pieaugušie saviem bērniem
varam parādīt ar piemēru, kā to darīt. Viņi jau noskatās, jo bērniem jau vecāki, jūs esat viņam, ļoti lieli, es vienmēr saku, jūs esat viņu elks, jā, bērns grib būt kā mamma un teica vienā, un tas taču, man liekas, ir tas, un mēs parādām priekšā, un kā es attiecos pret bērniem, kā es attiecos pret savu vīru, kā es attiecos pret kolēģiem, visiem pāriem cilvēkiem, to mans bērns redz. Un tad viņš saprot, laikam tā jādara. Un ja es visus nolamā un uz visiem saku, tas vispār nekā nav, tikai mēs esam, tad viņš tāds arī izaug. Un, protams, tā ir mūsu kā vecāka izvēle saprast, ko es gribu, kādā pasaulē es gribu dzīvot. Un tas tiešām, un tāpēc man kādreiz tas nobiedē, cik īstenībā, cik tādu bērnu ielaišanas pasaulē ir nozīmīgs, pat nezinu to vārdu pareizi pateikt, tāda liela atbildība, jā, jo mēs tomēr ar visu to, ka viņam ir gēni un iedzimtība un viss kas, bet mēs ļoti daudz arī vēl ietekmējam un varam ietekmēt. Protams, jā, jo mēs esam tā vide, ar ko bērniņš kopā dzīvo. Vai tas ir mājās, vai tas ir bērnu dārzā, vai tas ir arī bērns, kad aiziet pie kāda speciālista. Arī tur šo ceļpilnās bērnības ideju mēs varam lieliski realizēt. Lūkšu tev, Klaudija, tālāk pastāstīt par to, tad, kas vispār bija Emija Piklere. Īsu tādu tomēr ieskatu vēsturē un apkopojumu, un lai mūsu klausītāji vairāk iepazītos, no kurienes vispār šīs idejas nāk. Jā, tagad mēs sākam domāt par šo podcastu un kāpēc mēs gribam tādu veidot. Mēs izvēlējāmies, ka pirmo tēmu tiešām laikam iepazīt, un es tiešām te vairāk tādu vēsturisko īsu aprakstu, kas tad bija šī doktora Emija Piklere, jo visu pārējo mēs jau tad ļoti ceram izklāstīt tālākos podkastos. Un es laikam sākšu vienu citātu no Emija Pikleres, ko viņa rakstīja savā pirmajā grāmatā, kas saucās latviešu valodā tulkot apmierinātās māca apmierināts bērns. Ļoti sen atpakaļ, pirms Otrā pasaules kara, tad 30. gados, man šķiet viņa rakstīja šo grāmatu, un tas tiešām vienmēr jāatcerās, ka toreiz tā doma vai tie vecāki un audzināšanas stili vēl bija galīgi savādāk. Bet, man liekas, vēl ar vienu ir ļoti nozīmīgi arī šodien. Un tas, ko viņš saka, vēro, iepazīst savu bērnu. Ja tu varēsi uztvērt, kas viņam ir nepieciešams, ja tu izjutīsi, kas viņam patiesi ir nepieciešams, ko viņam vajag, tad tu pareizi ar viņu rīkosies, varēsi viņu labi vadīt, pat audzināt. Tad tā pirms daudziem gadiem doktora Emija Piklere rakstīja savā grāmatā. Bet kas tad bija Emija Piklere? Viņas īstais vārds bija Emija Madlēna Raiha. Viņa piedzima 1902. gadā Ungārijā. Māte viņa bija pirmsskolas pedagogs un tēvs bija matemātikas skolotājs. Viņa izauga un mācījās Ungārijā, jo toreiz vēl bija lielā Austrijas-Ungārijas valsts. Un viņa studēja medicīnu Vīnes universitātē, ko viņa absolvēja 1927. gadā. Savas pedagoģiskas idejas viņa smēlās no privātiem novērojumiem un ietekmējās no Budapeštas psihoanalīzes skolas un Vīnes reformu ārstiem. Tas, kas bija svarīgi, tad ir laikā, ka Emija Piklere studēja Vīnē, viņa studēja medicīnu, un tie viņu pasniedzēji bija arī pārliecība, ka labam ārstam jāzina viss no pašas apakšas, kā mēs sakām, līdz pašai augšai. Tad viņam gan bija jāstrādā virtuvē, viņam bija jāzina, pirms viņi var izrakstīt tādu vai šādu putru, viņam bija pašiem jāzina, kā viņi vispār var uztaisīt. Un arī viens cits ļoti slavens profesors tajā laikā, viņš vienmēr teica saviem studentiem, tā tas vismaz tiek atspoguļot, ka jāizmeklē bērnu tā, lai viņš neraudātu. Tad vienalga, cik viņam ir sāpīgi tas, kas viņam ir, tev jāatrod vispirms kontakti, un tad tikai tu vari arī uzstādīt īsto diagnozi, jo viņš non-stopā raud, tu jau nezini, vai viņš raud tāpēc, ka tu viņam tur uzspieda vai kaut kā citu darīt. Un visi tā, tas, protams, ietekmē Emiju Piklere, un viņa pēc studijām atgriežas Budapeštā,
un strādāja kā ģimenes ārsts. Bet ne tā, kā mēs to izprotam ar savu praksi, tādā ziņā, pie kur tad nāk vecāki ar saviem slimiem bērniem. Nē, Emija Piklere apciemoja regulāri savas ģimenes, kas bija pieteikušies pie viņas, un kura viņa uzskatīja, ka viņai bija piesaistīts, un neatkarīgi no tā, vai bērni bija veseli vai slimi, viņi gāja pie viņiem regulāri. Viņi pavadīja vecāks, ja tie to vēlējās, un bija gatavi sadarboties ar Emiju Pikleri jau no grūtniecības laika. Viņa izrunāja ar vecākiem viņu jautājumus, bet vienlaicīgi kopā ar vecākiem vēro un paskaidro bērnu vajadzības un nepieciešamības. Viņa arī uzdeva vai gaidīja tos jautājumus no vecākiem. Viņai lika vecākiem speciālā grāmatiņā vai burtnīcā uzrakstīt savus jautājumus līdz nākamajai reizē. Un tad, kad viņi viņus bija izrunājuši un atbildējuši, tad viņi arī vēlējās redzēt, kā vecāki to tā arī tad dara. Tad viņa arī bija diezgan stingra sieviete. Bet pēc Otrā pasaules kara viņa vadīja Zīdainām no 1946. līdz 1979. gadam. Turpat Budapeštā. Un šis Zīdainams tika nosaukts pēc ielas, kur tā atrodās, un tā bija Locija iela. Un tāpēc viņš arī ir Locijas Zīdainams, un tagad visi brauc uz Lociju. Emija Piklere pārliecība bija, ka bērni, kas aug Zīdainamā, var izaugt par tādiem pašiem ģimenes cilvēkiem, kā tie bērni, kuri aug ģimenē. Un šo arī pierādīja Pasaules veselības organizācija savā pētījumā 70. gados. Viņi sameklē šos bērnus, kas savus pirmos 3 dzīves gadus bija pavadījuši Zīdainamā, un skatījās, kā viņam iet ar šo ģimenes veidošanu, vai viņam ir savu bērnu, jo daudz bērnu tādā laikā, kas nonāca šī Zīdainamā pēc Otrā pasaules kara, bija vai nu bērni, kas bija zaudējuši savu vecāku, vai tieši tāpat kā šodienas laikos, tagad vairs ne, bet iepriekš, kur vecākiem vienkārši tika atņemt bērni. Un izrādījās, ka šie bērni, visi šie bērni, ko viņi varēja sameklēt, viņam bija savs ģimenes, viņam bija savi bērni, un tātad apstiprinājās tas, ko Emija Piklere arī teica. Tad, kad viņi veido šo Zīdainamu, viņi savu komandu apmācīja. Viņai bija pilnīgi skaidrs plāns, kā vajadzētu izskatīties šī dienas kārtība šiem bērniem, un viņai bija pārliecība par to, ka ja visi dara vienādi, un ja ir šī cieņpilna attieksme pret šiem bērniem, tad viņam arī tādā ziņā, protams, tas nekad Zīdainams neaizstāja mammu un tēti, bet jebkurā gadījumā tas ir tuvu tam. Un, kā jau es teicu, ko arī tad pierādīja šī pētījumā. Emija Piklere uzrakstīja savu habilitācijas darbu 1969. gadā par Zīdainu kustību attīstību, kuru rezultāti ir publicēti grāmatā, ko es jau iepriekš minēju, tulkojumā latviešu saucās Dod man laiku. Diemžēl šī grāmata nav tulkota latviešu valodā, bet daudzās citās valodās. Un šī pētījumā vai savā habilitācijas darbā viņi vēroja vairāk nekā 700 bērnus uz ilgāku laiku. Un šis pētījums pašlaik ir vienīgais zināmais un ar lielāko bērnu skaitu, ko brīvos, bet vienādos apstākļos vai vienādā vidē tika novērti bērni līdz 3 gadu vecumam. Pārsvarā visi citi pētījumi, ko mēs atrodam literatūrā, ir laboratorijas apstākļos, kā mēs sakam, veidot. Tas nozīmē, tad ārsts izsauc, ir kaut kāds kabinets, tad nestandarta situācija bērniem pēc kā tā cenšas noteikt. Ar ko es negribu apšaubīt šos citus pētījumus, es gribu tikai pateikt to, ka tiešām 722 bērni tie bija, kas vienādos apstākļos, tiešām vienādos apstākļos auga, jo Emija Piklere ļoti skatījās, ka viņa darbinieki visi vienalga, kurš strādā, tiešām darīja tā, kā viņi to bija redzējis, kas ir labi esam bērniem. Tāpēc arī droši var teikt, ka viņas koncepts balstās uz pamatīgi zinātnisku un pierādījumu balstītu pētījumu. Tātad
šis nav no tēmas viena tante teica, bet ir tiešām zinātnisks pētījums. Emīļa Pikle bija pārliecināta, ka galvenais bērnu garīgai un fiziskai attīstībai ir cieņpilna aprūpe, brīvais kustība un spēlēšanas laiks, kas sevi ietver cieņpilnu attieksmi, kuru sastāvējās attiecībās starp bērnu un pieaugušo bērns tiek uztverts kā neatkarīga un līdzvērtīga personība. Varbūt vēl viens citāts no Emīļa Piklers no grāmatas, kas ir izdota 2008. gadā. Pieaugušā modificējušā iejaukšanās bērnu kustībās un spēlēšanās ne tikai traucē autonomo situāciju, jo pieaugušais aizvieto bērnu interesi ar savu pašu nospraustiem mērķiem vai interesēm. Bet arī mākslīgi pastiprina bērna atkarību no pieaugušā. No otras puses, attieksmes, kas respektē bērnu autonomiju, rada pamatu uzticamām attiecībām, kurās pieaugušais un bērns ciena viens otru. Lai izvērst vai attīstītu bērnu autonomiju, ir nepieciešams attiecības, kas piedāvā emocionālo stabilitāti, kā arī iespēja, ka bērns ar savām patstāvīgām darbībām vai aktivitātēm spēj piedzīvot, izjust savu kompetenci. Un ko tad tas viss nozīmē konkrēti? Mēs ar jums mūsu kopējā podkasta sarunās vēlamies noskaidrot. Galvenais, ko jau tagad vēlos pateikt, un ko mēs jau šeit esam runājuši, ka Emīļa Pikle nav saistīts ar trīsstūri vai konkrētām rotaļlietām. Emīļa Pikles pamatnostādnes balstās uz attieksmi, uz mūsu stāju, kuru mēs izrādām bērnam katru reizi, katru mirkli, kad esam kopā ar viņu. Vai kad viņš brīvi darbojās gan fiziski, gan garīgi. Un man šķiet, tas, kas vēl ir svarīgi, ir tas, ka šī nostāja vai šī stāja pret bērniem vēl ar vienu tiek turpināt pētīt, jo Zīdainams, protams, vairs nav Zīdainams, viņš arī pārtaps par pirmskolu izglītības iestādi Budapeštā, bet viņi ir arī vēl ar vienu, un tas jau viņi toreiz bija, ir apmācības centrs, kur cilvēki, kas grib kļūst par Emīļa Pikle pedagogiem, tur arī var mācīties un arī mācās. Es pat arī esmu tur bijis, un tas apmācības tiešām ir garas un ilgas, bet tas, kas bija man pašā arī jau interesanti, ka tas tiešām neatiecās tikai uz bērniem, šī cieņpilna attieksme, bet tad, kad mēs kā skolnieki, studenti ejam uz šo māju, visi darbinieki, kas tur strādā, un tur ir tā pirmskola pirmajā stāvā un apmācības mūsu pārējiem ir otrā stāvā, pret mums attiecās arī ar cieņpilnu, un tas man ļoti pārsteidz, jo es varu iedomāties, cik viņam tas var būt kaitinoši, ka tur katru mēnesi pilns ar kaut kādiem svešiem cilvēkiem, kas nedēļu tur dzīvo un mācās un visu laiku staigā, un viņam ir tomēr jāizdara savu darbu, un viņi tiešām ar saviem bērniem, tas darbs viņam turpinājās pirmajā stāvā, un nevienā mirklī, man liekas, neviens no mums nejūtās kā trauceklis vai kaut kas tam līdzīgi. Un tad es sapratu, ka šie cilvēki tiešām visā savā būtībā dzīvo šo te Emīļa Piklers ideju un konceptu no matu galiem līdz kājas pirkstiem, man jāsaka, jo viņi to neatšķir tikai pret bērniem vai pret pieaugušiem. Un tas Emīļa Piklers darbs, man liekas, tāpēc arī mūžīgi turpināsies, kamēr mēs par to aizdomāsimies un kamēr mēs domāsim par to, kā būt blakus savam bērnam un kā viņam dot šo cieņpilno attieksmi. Jā, es varbūt pie beigām gribu nelielu tādu mazu reklāmu uztaisīt, ka mēs arī visu laiku runājam par to pamatkursu, kas norisinājās Rīgā un, kā Regīna minēja, kopā ar terapeitiem, bet tas nebija tikai priekš terapeitiem, tas arī bija priekš pedagogiem, kas strādā kopā ar bērniem. Un tā kā mēs visi esam viņu mācījušās šeit Rīgā, un jaunajā gadā, 2025. gadā, tiks formēta jauna grupa, kurā tad varēs arī šo visu mācīties, par ko mēs šeit runājam, pusotra gada garumā. Tā kā, es pie beigām gribēju iestarpināt tādu mazo reklāmiņu.
Paldies, Alise. Es saprotu, šis pamatkurs būs fizioterapeitiem un pedagogiem vairāk, jā? Jā. Tāds ir plāns. Jā, tā kā iespēja padziļināt, tiešām pamācīties par Remijas Pikleres pieeju un no savas pieredzes var teikt supervērtīgi visai dzīvei. Jā, mēs esam pamazām nonākuši pie podkāsta noslēguma un jau savā runā par Remiju Pikleri Klaudija daudz ko pieminēja par to, kas tad ir tās 3 lielās lietas, uz kā šis viss balstās. Un es tad varbūt īsumā atgādināšu, ka tās noteikti ir kustības, cieņpilnā šī aprūpe un spēlēšanās. Un par šīm lielajām tēmām 3 mēs esam nolēmuši arī secīgi runāt nākamajās 3 epizodēs. Jā, mēs esam ieplānojuši, kad podkāsts iznāks reizi mēnesī. Un esam arī, kā jau sākumā minējām, esam ļoti ieinteresēti, lai jūs komentētu, lai rakstītu jums mūsu jautājumus, ierosinājumus, jo mēs tiešām šo visu redzam lielā mērā kā diskusiju, nevis tikai kā informācijas sniegšanu no mūsu puses. Un jā, mēs ceram, ka šeit runātais jums noderēs vienkāršā ikdienas dzīvē ar jūsu bērniem. Un paldies par klausīšanos un paldies studijas viesiem!